Sveiki, draugi! Nu jauns gads, jauns sākums lašu copas sezonai. Šogad man ir nopirktas jau 4 licences. 3 no tām Salacā A zonā un 1 no tām C zonā. Un šodien esam, redz, ko aiz muguras tilts. Tas ir C zonas beigas un aiz tilta D zonas sākums. Sliktā ziņa ir, ka pēdējās nakts laikā šāda situācija radās. Ūdens pakāpās par aptuveni kaut kādiem 60 centimetriem. Bet, vienmēr pozitīvs galvenais. Viena zivs vismaz ir jādabūn, un tad jau būs atkal smaids sejā un diena izdosies. Šodien būs arī konkurss jauns, un izlozēsim ar iepriekšējā konkursa balviņu. Tā kā palieciet, skatāties, noteikti ar kaut ko pastāstīšu. Neesmu vairs nekāds lašu eksperts. Pašam šī tikai 4. sezona. Bet zivtiņas noķēris esmu, gan lašas, gan taimiņas. Ir arī jauns kātiņš, jauna spole. Viss super, tikai jānoķer zivs. Ūdens pa nakti uzkāpis. Redz, ka šeit vēl vakardien visam vajadzēja būt staigājumam. Šodien jau zem ūdens. Kas attiecas uz dzidrību, nav galīgi slikti. Es pat teiktu diezgan cerīgi. Tikai pa upi peld visāda draza. Atceros, kad sāku, bija viena tāda svarīga lieta. Mest pa straumi uz leju aptuveni 45 grādu leņķī. Un to vēl joprojām, protams, arī piekopju. Nevar mest pa straumi uz augšu, tāpēc, kad straumi paraus auklu zem kaut kāda akmens, ko ķērāja, un tas arī būs dienas beigas. Un arī māneklis nestrādā vienkārši, kamēr nav dabūjis attiecīgo straumi. Par ietīšanu viss ar tāpat kā parasti. Pludinam vairāk nekā tinam, atpludinam uz krastu un varam vilkt ārā un mest nākamo metienu. Katrā metienā pamainam metiena distanci, vietu, kur iemetam un taustamies. Meklējam to zivtiņu. Kaut kādā brīdī jau jausēžas būs. Končiņas ar līdz, viss kā ierasti. Viena kaste šūpiņiem, viena boblerīšiem. Man tā ideja ir šodien kā mēģināt tādas spilgtākas krāsas. Bet to jau arī skatīsimies ar laiku, kā kuram veiksies. Un kaut ko tādu uzliksim dzeltenīgu, tādu spilgtu. Jo pagaidām, cik es skatos, strādā vairāk tādas spilgtās krāsas. Pēc tam, ka pavasars tuvojas tuvāk, man pašam ir dabīgās strādājušas. Kā citiem nezinu. Šodien te būs tikai manis paša pieredze, un ar to mēģināšu padalīties. Ja kāds nepiekrīt, tad droši rakstiet komentāros, un tad jau mācīsimies kopā. Ledus gar krastiem vēl diezgan. Šodien noderētu dzelkšņi zābakiem. Bet, nepaņēmu. Patiesībā man maziņa nav. Grūti paiet. Baigi slīdi. Jākāpj. Uz zariem būs. Pastieties, upē iekšā slīdi. Grūta pārvietošanās būs te. Kur ledus malas vēl. Jāmēģina upē neieslīdēt.
Zāles arī praktiski katrā metienā. Bišķi nedaudz kaut kas jāpatīra. Un var bliest tālāk. Nav tik traki. Aizķērās māneklis, atsitu un ir pirmais bonus, kas salacā nereti gadās, ka norauj mānekļus un pēc tam var iegūt skaistus bonusus. Redz, ko mans pontoniņš un uzāķējis esu, kas tas mums ir? Kā rāblets laikam, vismaz pēc skata vai sima. 1,8 līdz 2,3 metri. Sīmiņš laikam. Tāpatās veiksmīgs bonus ar visu fluorkarbonu. To mēs kodīsim nost un liekam kabetā. Nemetam tepatās nekur. Un tās, kas ir braucis šitādu karabīnu, es nezinu. Viņu baigi viegli, manuprāt, ir atlocīt. Nu jā, redz, ka paskatieties, kas no jūsu karabīnas momentā paliktu pāri. Te vajag nopietnas karabīnes. Priekšā sarkanās klintis. Dēļ tā vien vērts ir atbraukt uz C zonu. Dabas skati. Iespaidīgi. Iespējams, ka tikko man arī bija. Jā, izskatās iespaidīgi. Trīs ap pus stundas pagājušas nemanot. Ūdens dzīdrāks nekļūst, un tas arī bija sagaidāms. Bet skati, tas to vērts. Paskatieties, redz, ko augšā virs manīm aug koks. Klintis. Tur tālāk strautiņš tā kārā no klints. Alas. Tur bija pirms tam lielākas. Pa inventāru, ja runājam, tad, zinot, ka būs ledus malas, speciāli šoreiz paņēmu garāku kātiņu. Šajā gadījumā tas ir Lucky John Anira Sea Trout 25. Garums 90. Tests 7 līdz 25 grami. Un pagaidām ļoti labi strādā. Mānekļus met ar baudu. Ļoti labi arī vieglākos mānekļus aizlādē. Pagaidām mainu visu laiku šūpiņu, vobleri. Spolīti ar man jauna ir. Nu, tā ir no Salmo Elite Spinetics 8. Mēģināsim, spolē jau atsauksmes nāks tikai tad, kad zivs pieķersies. Tāds man komplektiņš. Man pagaidām apmierina. Diezgan priecīgs esmu. Tā kā pagājuši, kad man tā Shimano spole, tur lociņš viņai
nokārās, tur defekts bija, atskabarga izveidojās. Tad šogad ar šādu. Jādabūna pirmā zivs, tad jāsniedz atsauksme. Bet gar tām klintīm ložņāt, tas tiešām tāda bauda. Ja vēl būtu zābakiem dzelkšņi un normāli varētu paiet pa ledus malām, vispār būtu super. Esam atgriezušies vietā, kur sākām, pie tā dzelzs tilta. Nu švakri, tur arī nebija copes. Labu laiku nomētājām, pabraucām vēl uz priekšu. Bet viens triks vēl ir padomā, kurš sekoja līdz pagājušajam video, zina, par ko es runāju. Jā, uzēdīsim. Uzkrāsim paši spēkus vairāk, lai izvilktu lielo lasi, un tad arī laši sāks ēst. Zanda ar tos nostrādāja. Visi makaroni nolocīti. Ejam, ķersim lielo lasi. Var jau sajust gaisa aromātu, tik nevar saprast pēc čupa-čupsa vai pēc laša. Noskaidrosim. Kārtējo reizi nomainījām vietu, bet beidzot izdarīsim to, ko daudz gaida. Izlozēsim šos līdaku mānekļus no pagājušā video konkursa. Tūlītās atkal ieslēgšu ekrāna ierakstiņu un izlozēsim atkal ar to random comment picker, jo jūs rakstat tik daudz fantastiskus stāstus. Man gribot, nebūtu iespējams izvēlēties kādu no tiem stāstiem. Paldies, ka rakstat tos komentārus. Tiešām sirsnīgi, es katru pārlasu, uzspiežu sirsniņu. Nu, ko? Ejam iekšā. Skatīsimies. Tā, ielādēsim komentārus. Jāielogojas sākumā. Tā. Komentāriņus ielādējam. Jūs rakstījāt ļoti daudz, ja nemaldos, bija ap 300 komentāriem. Liels prieks. Tie, kas rakstīja vairākus komentārus, nav jēga, es duplikātus ņemu ārā. Tā kā nerakstiet tur kaut kādus 30 komentārus viens cilvēks. No tā nav jēga. Aiziet. Redz, ka laiks atskaitas. Viss notiek. 5, 4, 3, 2, 1. Un laimīgais ir Tomplex LV 6591. Vēlos vinēt, lai papildinātu savu mānekļu komplektu. Neasakas. Tom. Cerams, ka tevi sauc Toms. Veiksmi. Šoreiz vismaz nav pazīstamais. Sarāk pagājušo reizi, ka uzvarēja Dimitrijs. Nedaudz sabijos, ko jūs teiksiet. Bet, viss kārtībā. Un tad pie reizes, kā jau solīju, arī šajā video būs konkursiņš. Jo tojoties 10 000, es plānoju biežāk spēlēt dažādus konkursus ar dažādām balvām. Un šoreiz balva šādi lašu mānekļi. Tie arī no manas kolekcijas, kurus varbūt es uzlieku retāk un zinu, ka jūs uzliksiet noteikti biežāk, ja kāds laimēs. Redz, ko ir 2 akaras abletiņi wobleri tādi. Un 3 šūpiņi. Viens šāds oranžs. Tas ir no Vestina kaut kāds ražojums. Un tad 2 mans mīļākais ražojums Vestin Great Heroni.
tādi krāsojumi. Viens 13 gramīgs, otrs 22 grami. Nu re, redz ko. 5 šādi voblerīši, māneklīši 5. Un kas jādara, lai piedalītos konkursā? Ļoti līdzīgi kā pagājušajā video. Abonē kanālu, raksti komentāru, kāpēc tu gribētu šos mānekļus, un uzspied īkšķīti. Jo šodien man ir grūta diena. Izloze būs aiznākamajā copas reizē, ka es copēšu, jo nākamā man jau ir 1. marts. Un, lai jūs būtu vairāk laika uzrakstīt komentārus, jo ne visi noskatās video pirmajā dienā. Tā kā tiekamies uz izlozi, bet tagad ejam, turpināsim. Vēl ir cerības, vēl ir nedaudz laiks. Varētu katru reizi copē būt šādi skati. Lai arī šodien nav zivis, un jūs noteikti esat dusmīgi, ka video ir bez zivīm. Tomēr čoms man bija B-zonā un izvilka vienu zolīdu. Redz, ko bilde, kur viņa stāv uz mērlentis. Spriediet paši, cik gara, bet pāri pa metram ir stabili. Viss nav bijis tik bēdīgi, kā izskatās. Karš pirmo reizi jaunā zonā. Vispār nekas nav zināms par zonu, līmenis augšā. Klasiskās vietas ir grūti ieraudzīt. Viņas sevi nenodoja, viņas vienkārši tagad ir zem ūdens. Pat saliņas lāgā nevar redzēt, ko es biju paskatījies Google Maps, ka te ir saliņas. Neko darīt, bet skats, ievērtējiet skatu, un ja patīk, uzspiediet īkšķi. Draugi, man jums svarīga ziņa. Šodien čupa čups. Nulle. Šī tāda nulle. Šausmas. Šitā laikam ir 3. reize, kad es palieku tukšā salacā. Citi varbūt tās, ja brauktu, kuri video nefilmē, neuzzinātu, ka viņi kādreiz paliek tukšā. Viņi tik liek smagās bildes. Es parādīju realitāti. Diemžēl ūdens augšā. Un, ja būtu pāris dienas iepriekš, būtu viss ideāli. Bet šodien, diemžēl, ir kā ir. Satikām arī mūsu zonā 4 lietuviešus. Bija atbraukuši no Lietuvas, teica 350 km uz vienu galu. 2 dienas. Vakar B zona, šodien C zona. 0. Uz visiem 4. 0. Tāds vienkārši laika periods. Tie, kas māk, tie jau kaut ko noķer. Tie, kas brauc pirmo reizi, tie neko neķer. Tas nekas. Brauksim nākamajā video uz A zonu, man zināmu zonu. Cerams, līmenis būs nokrities, un cerams, zivīm būs ēstgriba laba. Paldies, ka šodien bijāt kopā ar mani. Kas nav abonējuši, abonējiet kanālu, uzspiediet īkšķi un tiksimies nākošajā video. Čau! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me.